7 dienas risinājās Lietuvas un Latvijas labāko riteņbraucēju sacensības 1000 km garajā trasē Rīga-Viļņa-Rīga. Pēdējais 7. etaps Pļaviņas Rīga. Cīņas gaitai seko tiesnešu kolēģija. Priekšgalā izraušies lietuvieši Jonis Paršaitis un Jucevičus. Bet Latvijas komandas dalībnieki kāpina tempu un pārņem vadību. Rīga. Riteņbraucēji tuvojas finišam. No vadošās grupas strauji uz priekšu izraujas sporta meistars Jāpiņš. Un pirmais sasniedz mērķa līniju. Uzvarētājs 1000 km garo distanci veica 29 stundās, 41 minūtē, 38 sekundēs. Trīs Republiku 95 riteņbraucēji uzsāka velobraucienu Viļņa-Rīga-Tallinā 1024 km. Sirsnīgi sportistus sveica uz Lietuvas-Latvijas robežas. Bez spēcīgajiem pretiniekiem jācīnās arī ar lietu un vēju. Uz Jelgavu. Cauritai un riteņbraucēji atkal ceļā. Āniņš ir tas, kurš grib iepriecināt rīdziniekus ar uzvaru. Grūti. Rīga gaida. Kaut nu musējais. Jā, Āniņš. Un beidzot var atpūtināt kājas, bet cīņa vēl nav galā. Un lūk, finišs Tallinā. Priecājies Veravas, priecājieties Igauņi. Jūsu komanda un Veravas ir pirmais. Viņa laiks. Bet tagad piedalīsimies Baltijas Republiku daudzdienu velobraucienā. Šeit Pērnavā sākas pēdējais etaps. Pēdējais 1382 km garajā trasē. Jā, tāls un grūts ceļš jau aiz muguras. Tālāk uz Rīgu. Vēl 190 km. Tie šķiet visgarākie. Vidējais ātrums pāri par 40 km/h. Pašlaik izraujas rīdzinieks Pavlovs. Kas tad tas? Te nu tiek sajauktas kārtas gan līderiem, gan atpalicējiem. Tuvojas finišs. Komanda vērtējumā daudzdienu braucienā uzvar Latvijas ASK sportisti. Individuāli labākais rezultāts mūsu Pavlovam. Redziet, viņš gatavojas saņemt balvas. Un šeit viss mūsu ASK sešinieks.